Labdien! 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 Jā. Es dzirdēju jums zeme pārdošanā. Jā, ir zemes gabals. Nu, un kur viņa ir? Nu, pa Rīga Liepāja, pa to šosei braucot 42 kilometrā. Tur ir degvielas uzpildes stacija, jūs esat braucis kādreiz, jā? Ja? Nu, visur, kur ir braukts. Savulaik ar čomiem mašīnas zagām, detaļās jaucāmi, laukos iesmērējam dažam. Visur, kur ir braukts. Jā, nu, un no tās degvielas uzpildes stacijas pagriežās uz Jelgavas pusīt. Un zemīti ceļa malā iebraucam visos gada laikos, elektrības līnija arī iet garām. Nu, skaidrs. Cik daudz jūs tur tirgojāt ar to zemi? 2,3. Nu, man tik daudz nemaz nevajag, pāris kvadrātmetri, kubikmetri precīzāk. Bet uz to gabaliņu ir uztaisīta zemes grāmata, tad ir jāpārformē viss tādā gadienā. De kāda tur zemes grāmatā? Pofīgi, klausies, nu, например, 2 kubi, cik maksā? Nu, 70 centīm kvadrātmetris. Aha, nu klausies. Redzi, tā gadījās, ka ar motorzāģi dzērumā gāju pie kaimiņa. Vispār jau nav daudz ko teikt. Visiem jau gadās un, nu kā nu ir, tā ir. Nu, vienu vārdu sakot, vajag te vienu norekt. Un pašam, tu vispār klausies? Jā, es klausos. Aha. Un pašam man tas dārziņš tāds, ka knapi pāris gurkiem vieta, tāpēc meklēju tādu drošu vietu, kur arī, ja turpmāk gadās, lai ir, kur norakt. Nu, es nezinu, man liekas, var izmantot kā katrs pēc savām vajadzībām. Pati varbūt arī palīdzēsi to biedri izrakt. Nē, galīgi nē. Nu, pēc tam polšu uzsākšu. Nē. Значит, nedzer? Nē. Tas skaidrs ar tevi. Nu, un kā ar to miliciju? Brauc garām bieži? Nē, tur tieši garām, kur tas zemes gabals, viņš ir kādi 300 metri no ceļa, tur nekas nebrauc garām. Bet tā miliči ir redzēti kādreiz vispār? Jā. Ko? Kas? Kā? Kā tad es tagad tur droši pa savu zemi varēšu ņemties? Zvanu uz citurieni.